Tā problēma ir tāda, ka šajā zālē joprojām 5. kara gadā ir cilvēki, deputāti, tautas ievēlēti, kur vieni joprojām cer, ka var atgriezties pagātnē, ka būs iespēja atkal smelt un pelnīt ciešā sadarbībā ar Krieviju, oligarhiem, biznesu taisīt. Kā izklausās, ir arī tādi, kuriem ir nostalģija arī pret tiem laikiem, kad Latvija nebija brīva, neatkarīga, bet mēs bijām zem Krieva vai Kremļa zābaka. Bet, mīļie draugi, es vēlos teikt, ka cerība nav plāns un nostalģija nav stratēģija. Un tie laiki, kad bija sadarbība ar Krieviju, tie nekad neatgriezīsies. Tāpēc, ka Krievija ir fundamentāli mainījusies. Un šodien jums ir lieliski iespēja parādīt to, vai jūs esat par Latvijas nacionālajām interesēm, vai jūs joprojām dzīvojat cerībās, ka tad, kad beigsies karš Ukrainā, Krievijas izraisītais nežēlīgais karš Ukrainā, mēs visu aizmirsīsim un viss atgriezīsies savās sliedēs. Šis balsojums arī ļoti svarīgs ir tiem uzņēmējiem, kas pirmajās dienās, kad sākās karš, pārtrauca savu biznesu un sadarbību ar Krieviju. Viņiem to neviens tajā brīdī neuzspieda, nebija likums, kas viņiem to aizliegtu. Tāds bija Ņū Rosme, Edgars Štelmahers, kas pārtrauca, viņiem bija milzīga eksporta ekspozīcija uz Krieviju. Pārtrauca, cieta zaudējumus, runāja ar īpašniekiem, investoriem par to, ka būs jāpārcieš šis viss, jāpārorientē tirgi un būs jāsāk dzīvot pilnīgi citādāk. Jānis Vilnīts Liepājas papīrā tieši to pašu izdarīja. Momentāli nocirta. Un tos uzņēmējus vajadzētu arī tādu sarakstu sastādīt, lai viņiem pateikt paldies par mugurkaulu un stāju. Un ir vajadzīgs arī saraksts, kas 5. kara gadā nespēja pieņemt realitāti un patiesību, kad starp Eiropu un Krieviju šobrīd ir dzelzs priekškars, un arī pat, ja beigsies karš Ukrainā, fundamentāli nekas nedrīkst izmainīties. Es pilnībā nepiekrītu tam, ka uz turieni vajag tirgot alkoholu, apakšveļu, visu pārējo, kas nav ieroči. Kāpēc? Tāpēc, ka šis nežēlīgais karš, šie kara noziegumi katru dienu, pagājušā mēnesī cik tur 200 cilvēki, civiliedzīvotāji noslaktēti un 1000 ievainoti. Katru dienu tiek veikti smagi kara noziegumi. Tas nav tikai Putina režīms. Tie ir Krievijas pilsoņi, kas ir ne tikai konsekventi ir ievēlējuši Putinu, viņa sistēmu, režīmu, bet šodien vēl joprojām atbalsta. Un tie, kas saka, ka ir labi uz turieni sūtīt alkoholu un dažādas komforta preces, faktiski saka to, ka tie cilvēki, kas atbalsta šobrīd Putina režīmu, viņiem nevajadzētu ciest nekādus zaudējumus un diskomfortu par to, ka viņu valsts šobrīd atrodas karā un nežēlīgi slaktē Ukraiņus. Manuprāt, tieši otrādāk. Cilvēki, kas atbalsta noziegumus, kara noziegumus, šiem cilvēkiem ir jānogriež visas komforta iespējas, lai viņi sāktu domāt, adekvātus lēmumus pieņemt. Un visbeidzot, kāpēc mums tik ilgi ir šādi jautājumi? Tikai pēc tam, kad Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts uzstājīgi, konsekventi virza jautājumu par šo sarakstu sastādīšanu ar uzņēmējiem, kas joprojām tirgojās, cik komisijas sēdes vajadzēja Inārai Mūrniecei, lai pie šī mēs nonāktu. Un tad, protams, jaunā vienotība iziet, mēs virzam jaunu iniciatīvu. Ja? Skaisti. Ejam tālāk, cienījamā jaunā vienotība. Ir 35 miljoni eiro, ko šobrīd jūs gatavojaties gāzt iekšā robežu punktu modernizācijā, lai padarītu vienkāršāku un modernāku tirdzniecību ar Krieviju. Varbūt šis ir moments, kad ir jāaptur šādas investīcijas, tāpēc, ka tas virziens vienkārši nav perspektīvs. Kolēģis aicina atbalstīt un tomēr ar veselo saprātu paskatīties uz realitāti. Neatgriezīsimies pagātnē.